Kārtējā Daugavpils novada domes sēdē 24. februārī deputāti noklausījās pašvaldības izpilddirektoras Vandas Kezikas atskaiti par struktūru vienību paveikto darbu 2010. gadā. Atskaitē tika sniegts ieskats par katras nozares svarīgākajiem faktiem un paveiktajiem darbiem aizvadītajā gadā. 2010. gads bija labs gads. Pirmo gadu mēs strādājam novada ietvaros. Protams, mums bija ļoti lielas bažas par budžetu, un patiešām viņš nav izpildīts 100%, jo ienākumu nodokļu mēs saņemam diemžēl daudz mazāk nekā plānojam, un dotāciju arī mēs saņemam tikai 96%, bet kurā gadījumā mums bija, mēs diezgan ekonomiski strādājam, taupīgi strādājam, jo gandrīz 2 miljoni mums paliek tomēr uz 2011. gadu, bet galvenais, ka mēs sakārtojam ļoti daudzas pozīcijas, visas pārvaldes. Jo līdz novada veidošanai katra pārvalde bija sava kārtība, savi noteikumi, un tagad, piemēram, mēs varam pateikt, ka vairāk nekā par 1 miljonu mēs atlīdzību līdzekļus ekonomējam 2010. gadā, salīdzinot 2009. gadu. Tāpēc es uzskatu, ka gads bija tādā ziņā labs, jo izdarīts bija ļoti daudz. Protams, ka viņš nebija labs, tāpēc, ka mums 3 tādi slikti noteikumi. Tas ir plūdi, vētra un ugunsgrēks Malīnava, kas prasīja mums diezgan daudz līdzekļu. Bet kopā mēs vairāk nekā 4 miljoniem realizējam projektus. Tas nozīmē, ka mēs attīstībā ieguldījām diezgan daudz līdzekļu. Tas ir izglītība, īpaši infrastruktūra, ceļi, saietinājumi un daudz cita. Domes sēdes turpinājumā tika izskatīts jautājums par Daugavpils novada pašvaldības jauno 2011. gada budžetu. Jaunais novada budžets ir vērsts uz esošās infrastruktūras saglabāšanu, pašvaldības iestāžu veicamo uzdevumu efektivitātes paaugstināšanu un iesākto projektu realizāciju. Vislielākais izdevuma īpatsvars ir paredzēts izglītībai, mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, pašvaldības pārvaldības izdevumiem un sociālajai aizsardzībai. Lēmuma pieņemšanas laikā starp deputātiem neizcēlās domstarpības, un tas tika vienbalsīgi apstiprināts. Tad lūdzu balsojam par šo lēmuma projektu par saistošajiem noteikumiem. Lūdzu, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Ir pieņemts Daugavpils novada pašvaldības budžets 2011. gadam, kas ir, salīdzinot ar 2010. gadu, diezgan mazākiem ieņēmumiem, jo ir samazināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis un dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda. Tas ir sakarā ar to, ka arī mums ir samazinājies iedzīvotāju skaits, diemžēl. Bet rezultātā tomēr mēs esam atraduši līdzekļus budžeta izdevumu sekšanai un nepieciešamajām visām pašvaldību funkcijām nodrošināšanai. Arī projektus esam iecerējuši vairākus, kurus arī nodrošināsim ņemot valsts kasē aizņēmumus vai vides investīciju fondā. Tā kā, principā, apstiprinātais budžets izdevumu un ieņēmumu daļā ir vērsts uz novada attīstību, un gribētos cerēt, ka mēs spēsim apmierināt arī gan sociālās pabalstus, jo ņemot vērā to, ka bezdarbs tomēr aug, tad šī sadaļa mums ir pieaugusi salīdzinot ar pagājušo gadu. Esam arī iecerējuši gan kultūras pasākumus, gan arī sporta pasākumus, gan arī mājokļu attīstībai šogad ir iecerēts vairāk līdzekļu nekā citu gadu. Un arī daudz citi pasākumi tiks nodrošināti. Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2011. gadā prognozē 13,8 miljonu latu. Savukārt izdevumi 15,6 miljonu latu. Izdevuma sekšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums no 2010. gada budžeta, ko izdevies iekonomēt pateicoties pašvaldības taupīgajam darbam. Budžets ir ieplānots kā bezdeficīta, un tajā ir paredzēts arī rezerves fonds ārkārtas un neparedzētiem gadījumiem. Pēc budžeta šogad mēs īpaši daudz strādājam un nopietni strādājam. Uzsakam darbu novembra mēnesi. Izstrādājam visus dokumentus, kuri būtu nepieciešami strādāt pie budžeta.
Izveidojam arī darba grupu, kur strādāja 9 deputāti, un finanšu pārvalde un administrācija. Jāsaka, ka izdarīts daudz, vai es varu būt apmierināta ar budžeta rezultātu. Labi, ka viņš ir pieņemts, labi, ka es uzskatu, šis budžets būs budžets, kurš ir virzīts uz attīstību, jo tomēr mēs plānojam diezgan lielus kapitāla ieguldījumus. Tas atkal vairāk nekā 4 miljoni. Un daudz ir iesniegtu projektu, par kuriem vēl nav pieņemta lēmumi. Es ceru, ka par lielāko daļu no viņiem būs pieņemta lēmumi, un mums izdosies atrisināt daudz problēmu, piemēram, tāda kā veselības organizēšana. Kaut veselība nav mūsu funkcija, bet veselības pieejamība ir pašvaldības funkcijā. Es domāju, ka mēs turpināsim izglītībā ieguldīt un, protams, arī infrastruktūru. Tas ir ūdenssaimniecības projekti, tas ir projekti, kas saistīti ar siltuma apgādi, projekti, kas saistīti ar infrastruktūru, tas ir tie paši ceļi. Jaunais Daugavpils novada budžets ir finanšu instruments, ar kura palīdzību pašvaldība centīsies sasniegt šī gada izvirzītos mērķus un veicināt arī turpmāku novada attīstību.